Un bitkoins atkal ir virs 100 000, kas, protams, ir labas ziņas visiem tiem, kas viņu iepirka pie 94. Jūs esat plusā, bet ne par to šodien stāsts. Šodien stāsts ir par kārtējo Pepi. Pepe, kas ir tā kā Pepes prāts, nenormālais un tā. Jūs zinat vai nezināt, šobrīd AI aģenti un viss, kas ar to ir saistīts, visas šīs tipa monētas šobrīd ir tā kā eksplodējušas un ir ļoti populāras vis kaut kur. Un arī tātad mēs uz šo te jauno AI monētu ceram, ceram nopelnīt. Un atcerieties, šīs nav nekāds ieteikums, nav rekomendācija. Mēs jums rādām tikai to, ko mēs paši atrodam un kur mēs liekam savu riska kapitālu. Vai jūs pievienojaties vai nepievienojaties, mums ne silts, ne augsts. Ja nu gadījumā jūs tomēr izvēlaties pievienoties, drošu saiti mēs ieliksim zem šī te video, lai jūs nonāktu uz īsto lapu, nevis kādu skamu. Jebkurā gadījumā tad apskatīsim šo te, kas tas ir. Tātad, kāpēc ir interesanti? Tāpēc, ka, ko AI aģenti dara, lai cik viņi šobrīd ir jau populāri, roboti staigā pa ielām, ja, un visas pārējās lietas, tad šis arī neguļ. Vienu lietu, ko es gribēju apskatīties pašā sākumā, tad paskatīties, šī parādījās pavisam nesen, un gandrīz jau 2 miljoni ir savākt pirmspārdošanā. Kas ir interesanti, tad, kas šobrīd ir ar šo te zaļo vārdi, ir populārs. Kāpēc? Ļoti vienkārši tātad lūk oriģinālā Pepe un viss viņas kāpums. Ja? Tātad lūk, kā tas viss izskatās. Ja? Tur ir daudz nulles, bet katrā ziņā tie, kas iepirka viņu šeit, ir supermiljonāri. Ja? Iepirka pietiekami lielā daudzumā. Un tas ir iemesls, kāpēc viss šī mīma pasaule kaut kādā veidā virzās gan uz šīm te vardēm, gan uz suņiem, gan uz kaķiem. Ja? Tas viss ir ar un par to. Ja tev tas liekas viss par traku, tas ir normāli, kripto ir traks, tieši tāpēc vajag mācīties. Mācīties var kur? Kriptomanija.lv, kursi iesācējiem, advancētāki kursi, bezmaksas kursi, viss ir priekš jums domāts. Ja? Atgriežoties šeit pie Pepes prāta, jeb šo Mind of Pepe, tātad šis izskanās diezgan interesanti. Viņiem ir arī šie te auditi veikti. Audits tas nozīmē, ka varat viņus atnākt un palsīt, ja jūs saprotat no koda, bet tā doma ir tāda, ka kaut kāda kompānija no malas, ja tātad trešā ārpus šīs te iesaistītās, ja, ir novērtējusi kodu, tātad, lai kāds vienkārši ļaundabīgi nenozaktu mūsu naudu, ko mēs šeit ieguldam. Kāpēc sākumā piedalīties vienmēr ir interesantāk? Tāpēc ir šīs te saucamais stakings, un šobrīd staking procents ir 1069%. Un atcerieties, ka staking procents samazinās, balstoties no tā, cik daudz tātad šie te pirmspārdošanas tokeni šeit tiek ieguldīti. Tātad, ja jūs pirms izvēlaties šo variantu kā buy and stake, tieši tāpat kā mēs to darām, ja, savienojat to ar savu MetaMask vai citu maku, ar kuru jūs gribat savienot, ja, tad mūsu un jūsu gadījumā ir variants tāds, kad šeit, jāapskatās, nekas daudz nav, bet vienkārši parādīt gribējums. Tātad šajā gadījumā ir tā, ka 1069% var diezgan ātri saģenerēt tā kā vēl papildus šos te mine tokenus, un sliktākajā gadījumā, tad, kad tokens iznāk un gadījumā, ja cenas kāpums nav tāds, kā mēs gribam, ka viņš šaujās uz augšu, ja, un varbūt mēs noguļam un nepaspējam tā kā, nopārdot kaut kādu daļu tokenu šeit un šeit, ja, bet pieņemsim, kad scenārijs ir otrādi, ja, uz leju, tad izmantojot šos te tokens, kas būs šeit uzkrājušies, ja, jūs varat nosekt tātad savus zudumus un iziet ārā, kā saka, pa nullēm, tātad pārdodot gan iesteikotos, gan tos, ko jūs dabonat no šīs te, un tādā veidā aizsargājot savu riska kapitālu, jo pats svarīgākais ir vienmēr atcerieties to, ka jūsu stratēģija jāstrādā jūsu labā, un pirmais, ko šai stratēģijai ir jāveic, ir jāsaglabā jūsu esošā nauda, un pēc tam jādomā par lielo peļņu. Ja? Redzēs, kā ies ar šo te Pepi, parasti ir tā, ka pēc iesteikošanas, un kad tokens iznāk, tad šo te pamatsummu var izņemt kaut kur pēc nedēļas, tāpēc ir svarīgi, lai šeit būtu ļoti daudz uzģenerējušies arī sākumā, un ja jūs paspējat sākumā ielikt iekšā, tad jūs varat izbaudīt šos te lielos procentus. Tas ir tā, kā mēs to darām. Vai jūs tā darīsiet? Jūsu darīšana. Tokenomika. Tātad jābūt skaidrs saprotamai tokenomikai. Ko tas nozīmē? Tātad tokenomika nozīmē tokens plus ekonomika savienojumā kopā. Tātad 25% būs AI aģentam, projektam, marketingam, tad 50% aizies tātad šajām te izmaksām, kas ir rewards, tātad no stakinga, 30% paturēs paši developeri, kas ir ļoti augsti, un 10% tiks novirzīti priekš listinga tātad šajā te exchange'ā. Nu, kaut kā vienmēr tas tāds interesants tas salikums, ja. Šajā te gadījumā tātad pa summu, kas mums šobrīd ir makā šeit, ko jūs redzējāt arī 22 eiro, protams, tur nekas, par to mēs neko daudz nenopirksim, ja? Bet, ja jūs gribat iesteikot, tad viena svarīga lieta, ja? Palikt pie Ethereum vai ar karti, ja? Skatieties, ja mēs pārslēgsim viņu, piemēram, mēs varam uz Tether pārslēgt, bet ja mēs pārslēgsim, piemēram, uz BNB vai vis BNB,
Tad šajā gadījumā jautājums, vai mēs saglabāsim tātad šo, tad nekāds stakings nedarbojas. Stakings darbojas tikai tātad tiem, kas pērk uz Ethereum blokķēdes. Nu, tā kā pie tā arī paliksim, neko tur baigi daudz jaunu izdomāt nevajag. Jā, un šajā gadījumā no šī demo konta mums vienkārši nekas nopirkams nebūs, ja? Bet šajā gadījumā jāpieskaita klāt un jānopērk. Es vienkārši jums rādu, kā pats process notiek šeit. Mums ir atsevišķs cilvēks kriptomānijā, kurš nodarbojas ar šīm mīmu monētām. Tātad viņš ir tas, kurš atbildīgs par pirkšanu, par sekošanu līdz, pēc tam sekošanu listingam un tad attiecīgi pēc mūsu stratēģijas tātad pārdot, atgūt pamatkapitālu un spēlēties ar atlikušo, lai gūtu maksimālu peļņu. Jums tas jādara pašiem, ja jūs esat vienpersoniski pagaidām paši savā kompānijā, tad tas jums jādara pašiem. Patchmaps, te, protams, arī tehnoloģiskā karte, ko tad šis aģents darīs. Nu, principā doma ir tāda, ka viņš pats par sevi liks tātad zināt un domāt. Varat arī lasīt šeit balto papīru. Baltais papīrs parasti ir apraksts, tā kā biznesa plāna apraksts, bet esmu pamanījis, ka bieži vien šīm te mīmonētām tas biznesa plāna apraksts ir tieši tas pats, kas ir tā kā rakstīts viņu tā kā mājaslapā. Bet šeit viss ir apkopots vienā pasākumā, un te var ātrāk atnākt, visu izlasīt, nešķirsto šo te lapu ar visām šīm smukajām bildītēm. Ja? Tāda veida ir. Ja? Nu, protams, ir arī pamācība, kā nopirkt. Ja jūs vēl to galīgi nezināt, tad jums jābūt ir makam, jums jābūt ir kripto, un tad jūs varat iesteikot. To mēs tikko izrunājam. Biežāk uzdotie jautājumi, tātad, ko šis pasākums risina. Nu, viņi tas stāsta par AI aģentu un visām pārējām lietām, tā kā varat šeit atnākt, izlasīt, nokopēt, pārtulkot, ja vajag. Mums vairāk vai mazāk ir skaidrs, kas notiek. Mēs skatāmies, kādā veidā un cik daudz cilvēku piedalās šajos pasākumos, un tad mēģinām, protams, noķert šo te vilni. Un atcerieties, šeit nav garantijas. Šis ir augsta riska pasākums, nozīmē augsta riska. Ja, šeit nav nekāds vidējs risks, šeit nav samazināts risks, un šeit ir augsta riska spēle. Ja, tāpēc piedalāties tikai ar to riska kapitālu, kurš ir paredzēts augsta riska monētām. Un, ja jūs nezināt, par ko mēs runājam, tad par stratēģiju mēs stāstam pats šeit bezmaksas kripto meistarklasē. Pievienojieties, noklausieties apmēram 45 minūtes, un jums kļūs viss skaidrs. Tā kā arī tāda opcija jums ir. Twitters. Ja, Twitters ir vēl viena lieta, kur vajag doties, kur vajag piesakot kriptomānijai, arī Twitterī. Mēs šeit arī info daudz liekam, principā, kur jums ir ērtāks platformas, tur arī ejiet un skatāties. Neaizmirstiet par kriptomānijas Facebook grupu, ļoti grūti noķert tātad šīs ziņas Facebookā, ja, par to, kas šeit ir un kas šeit tiek iepostots. Ja, bet svarīgākā lieta, kas jums ir jāsaprot, ja, tad, lai kur jūs būtu, tur Telegrams, Twitters, Facebook, ja jūs izvēlaties savu kaut kādu komunikācijas veidu, tad jūs zinat, ko jūs darat, un tad jums viss informācija tiks nodota laicīgā veidā. Nu, lūk, tātad atceraties par Pepi. Šis gadījums nebūs tieši tāds kā tās. Atceraties par to, ka šobrīd ir kripto buļļu tirgus, un ir iespēja tātad monetizēt kaut kādas savas naudiņas, pataisīt viņas lielākas, ja zinat, ko darat. Ja nezināt, kriptomānija.lv jūsu rīcībā, nākat mācīties kopā, izglītoties. Mēs savu 7 gadu pieredzi esam ielikuši, saspieduši tādā veidā, lai jums būtu ērti un ātri apgūstams viss pasākums, un lai jūs no nezinātāja kļūtu par zinātāju, un no zinātāja par darītāju. Ja? Tā kā šeit ir tā svarīgā lieta. Tik daudz par šo The AI Agent, tad droši links uz šo lapu ir zem šī video. Kā es vienmēr jums arī atgādinu, mēs no tā, ka jūs uzspiežat to linku, neko nepelnam. Vienkārši kāpēc mēs viņu nobrendojam, tāpēc, lai jūs neaiziet uz nepareizo lapu, zinot to, cik daudz skams ir ārā. Kaut kā tā. Lai forša diena, ja gribat piedalīties, negribat nepiedalīties, Pepe ar savu dižo prātu, AI aģentu ir šeit, ļoti smukas bildes uztaisīts, ja, tā kā var apskatīties, ko viņi te dara, visādi lec ārā arī tādi uzraksti, ja, tā kā, jā. Mēs izmantojam šo kā akumulāciju, kapitāla akumulāciju šajā te laikā, kad to var izdarīt. Ko jūs darat? Paši izdomājiet. Jauku dienu, pagaidām, čau!